Saņemies, rīkojies, tev viss izdosies vairāk kā citi. Motivācija un piedūriens driftā, tur principā varbūt tās ir jāpamēģina vienreiz izbraukt, un tās ir tās emocijas, kad tu pakaļauji apzināti automobīli sānslīdē, tas notiek pie lieliem ātrumiem, un kad tu to vari izdarīt. Katrs cilvēks to nevar izdarīt, un tas, ka tev sanāk, tas tev motivē arvien vairāk un vairāk. Un, ja tev sanāk labi, tad ir nākamais challenge, kas ir lielais izaicinājums, sacīksts. Čau, mani sauc Gvido Elksnis, man ir 35 gadi, es dzīvoju Ogrē un nodarbojos ar driftu. Pa lielam man divas miksētas dzīves. Viena dzīve ir tā, kur es stāvu aiz bārletes un darbojos ar dzērieniem visādos pasākumos, veidoju bārus, bārmeņu šovus. Un tad otra dzīve ir tas autosports, tas, principā 50/50 aizņem manējo brīvo laiku. Ar driftu sāku aizrauties apmēram kaut kādus gadus, 10 atpakaļ. Kad likās, ka es protu pabraukt ātri ar mašīnu, un vienmēr ir paticis kā rallijā džeki brauc, un kad ir tās sānslīdes. Bet man kaut kā tā pa grunti tā nepārāk patika braukt. Es izvēlējos asfaltu, un tad vienā kaut kādā dienā es biju sarunājis draugiem tikties trasē. Un es teicu, ka es parādīšu, kā man sanāk pa asfaltu braukt. Un čaļi bija sarunājuši līdzi paņemt vēl kaut kāds operators, kuri tad uzfilmēja ļoti krūta video priekš tā laika. Tas bija 2004. gadā, un beigās viņiem bija sanākusi laba montāža. Un no tā brīža es sapratu, ka tas ir drifts. Ko es daru, ja es tad nezināju, kas ir drifts. Un pēc tā video, tas man likās, ka tas ir tas, ko es gribu darīt, un man tas ļoti patīk. Un sacīkstis ir tas, kur vienkārši tu aizvarās ciet viss, un tie visi cilvēki, kas jau ir atbraukuši, viņiem ir tāpat aizvēries. Un, protams, drifta formāts man arī ļoti patīk. Tas ir tas turnīra veida princips, kad 1-1 stājās un uzvarētājs tiek tālāk uz nākamo kārtu. Līdz ar to tas nav tikai tāds solo iebrauciens, kā parādīt, cik tu labi māki izbraukt trasi un cik tu ātrs esi. Tā gan ir tāda psiholoģiskā cīņa, kurš būs tavs pretinieks, zināt viņa tehniku, varbūt viņa riepas un viņa braukšanas stilu. Un tas, man liekas, tas ir superīgākais formāts, kādā es esmu piedalījies, un plus auditorijas skatītāji. Ja tas notiek mājās vēl Rīgā, tas ir vismaz minimums 6000 skatītāji. Tu izbrauc viņu priekšā, tas ir tā kā, uzkāpt uz milzīgas roka skatuves un pateikt visiem čau, bet šeit tu esi pats tā kā, dziedātājs vai aktieris, un tu startē. Un tu jūti atbalstu gan no skatītājiem, gan no komandas, un, protams, ir labi vēl uzvarēt. Un tas ir tā motivācija, ja tu vienreiz esi to pamēģinājis, es uzkāpsu uz goda piedestālu, liekas, ka vairs nevar apstāties. Tad, kad jau es esmu sānslīdē, es esmu maksimāli nokoncentrējies, manī pārslēdzās iekšā tāds pavisam cits cilvēks. Viņš savā ziņā ir mierīgs ar uzdevumu nobraukt perfekti un uzvarēt pretinieku, ja tas ir tandēma iebraucienā. Ja nē, tad es maksimāli koncentrējos labākam rezultātam, jo galvā es esmu iezīmējis trasi. Es zinu, kur man vajag aizslīdēt, es zinu, kādā ātrumā man vajag iebraukt līkumā, un tad es mēģinu maksimāli izdarīt labi to, maksimāli izdarīt to ar pilnu gāzi, lai tas ir maksimāliem dūmiem, lai tas ir lielāks šovs skatītājiem, un tas ir mans uzdevums. Ja runā par lielākajiem sasniegumiem driftā, tad kā pats lielākais tas ir šī gada sasniegums, ko es īstenībā jau mērķēju uz viņu 2 gadus. Tas ir Austrumēropas drifta čempionāta
kopvērtējuma uzvara. Tātad esmu kļuvis šogad par Austrumēropas drifta čempionu. Driftā, kas saistās visas lietas, kas ir ar atbalstīšanu un sponsoriem, tas ir pats gandrīz vai galvenais. Šis pasākums ir balstīts uz finansējumu un uz tehnisko nodrošinājumu. Un, līdz ar to vienkārši pilots bez finansējuma un tehniskā nodrošinājuma nekur tālu nevar aizbraukt, jo tas pasākums ir evolucionējis ļoti strauji, un tās automašīnas, kas brauc tagad uz starta, tur cilvēki visi grib uzvarēt, neviens negrib palikt otrais, un katrs iegulda maksimāli daudz līdzekļus riepās. Un varētu minēt kādu piemēru, tad tāds viens ārzemju brauciens uz sacensībām apmēram 2000 latu izmaksā. Tā ir liela nauda, un ja tev jānobrauc ir sezonā 6-7 posmi, tas ir diezgan daudz. Un šī gadījumā man ir ļoti paveicies, esmu trāpījis ļoti, ļoti labā tehniskajā bāzē, tas ir Race Transport Solution, tepat Ogrē, kur cilvēki tiešām ir profesionāļi un viņi man atbalsta un palīdz. Gribētu pateikt lielu paldies saviem galvenajiem atbalstītājiem, kas ir Spirits & Wine, Valvoline, Just Bar, Cool Race, EZ Auto un EL Refinish un arī Race Transport Solution komandai. Tā kā bez viņiem nebūtu iespējama šī sezona. Tātad mazs info par driftu, kā tas tiek vērtēts un kā tas viss izskatās. Pirmā daļa ir kvalifikācijas daļa. Katram braucējiem iedod pa 3 piegājieniem, izbrauks solo iebraucienu. Tad viena mašīna trasē, 3 reizes izbrauc, tiesneši vērtē. Tiesneši vērtē pēc 3 kategorijām. Tad pirmā ir ātrums, ar kādu mašīnu brauc, to viņi fiksē radaru. Otrais ir līnija. Tātad tiesneši ir noteikuši trases konfigurācijas izbraukšanu, pieņemsim, vai jāizbrauc gar ārmalu, gar iekšmalu, gar ārmalu, vai gar iekšmalu, gar ārmalu. Parasti to var redzēt ar piloniem. Kur ir pilons, tur jāpieslīd mašīnai tuvāk. Un trešais ir leņķis. Kādā leņķī automobīls tiek ielikts līkumā, jo drifts ir visu laiku jābūt leņķī, tu nevar braukt uz taisniem riteņiem. Ja taisni riteņi, tad tas nav drifts. Vēl ir tāds 4. ir tāds showmanship, 10 punkti. Tavs stils vispār, kā tu izskaties, cik tu agresīvi brauc un kā tas jau pasniedz. Kopā nopelnīt 100 punktus, un tad tiesneši, pēc tiem kvalifikācijas braucieniem tiek atsijāti labākie 32 braucēji, un 32 braucēji veido tātad 16 pārus. 1 pret 1 satiekās pirmais, numur 1 kvalifikācijā ir numur 32. Tātad pirmajā kārtā mēs atsijājām jau švakākos un paliek jau 16 braucēji. Un tā cīņa notiek, tandēm braucienos notiek tā, kad ir 2 mašīnas. Viens iebrauciens sastāv no 2 braucieniem. Pirmajā braucienā viens brauc pa priekšu, otrs seko. Uzdevums ir priekšā braucošiem nobraukt maksimāli ideālu kvalifikācijas iebraucienu. Un aizmugurē braucošajiem ir uzdevums sekot viņam. Maksimāli tuvu, būt agresīvam, uzbrukt, tā, kad bezmazliet presingot. Ja? Un otrajā braucienā tas viss notiek apgrieztā secībā. Tas, kurš sekoja, tagad būs līdera lomā, un otrs pilots mēģinās sekot un kopēt. Ko atrodamies mana BMW ofisā, un nedaudz pastāstīšu par šo te automašīnu. Tātad tas ir BMW 328 ar dzinēju no BMW M52 B28, kuram ir uzstādīts turbo. Un dzinējs attīst apmēram 600 zirgspēkus un 700 ņūtonus. Tas ir ļoti labs parametrs priekš spēcīgas drifta mašīnas. Tā kā man nav pa maz un nav par daudz, un ir tieši tā kā vajag. Mašīnas svars ir tonna 50 kg. Oriģināla mašīna svar 1350, mēs esam dabūjuši nost un izmantojot plasmasas durvis, spārnus, haubi, aizmuguri un viss ir stiklašķiedrs. Bet mašīnas salonā ir stiklašķiedrs panelis, viss liekais ir izņemts ārā, atstāta primitīvas konstrukcijas. Mašīnā ir drošības karkas, tas ir obligāta prasība, lai būtu droši, ja gadījumā kāds krešs notiek. Primitīvākie slēdži, kas ir šeit mašīnā, masa, aizdedze, degvielas sūknis, starta poga. Tālāk nākamie slēdži ventilātors, logu tīrītājs,
gaismas, pečka. Un, laikam, pēdējais slēdzis, kas mums nav pievienots, tas noteikti būs NOS vai Nitro. Jā, bet tas noteikti būs uz nākamo gadu. Nu, ko, ļoti svarīgi ir, kā tu esi iekārtojis savu krēslu. Krēslam jābūt ērtam, lai tu viņā sēdi, lai viņš tev nespiež plecus. Varbūt tās, šeit man ļoti labi, es ļoti brīvi jūtos, un krēsls ir piemērots manam augumam, un viņš ir iecentrēts tā, lai es varu droši aizsniegt stūri. Noteikti zamšs stūre, kas ir labi, kas darbojas kopā ar cimdiem, neizslīt, vienmēr var noķert viņu un kontrolēt. Stāvbremze, tas ir tā kā otra stūre drift mašīnai, jo stāvbremze tiek lietota sākot Sanslīdi. Tātad skēma šāda, ka tu ieskrēnies lielā ātrumā pirms līkuma, tas notiek izspiežot sajūgu, norājot stāvbremzi, aizmugurē riteņi sabloķējās un mašīna sāk iet uz vienu malu. Tātad stāvbremzi, principā, drifta braucējs strādā gandrīz vai līdzvērtīgi, cik ar stūri. Ja ir jāpiebrauc ļoti tuvu otrajai mašīnai un tu esi ātrāks, tad tu vari bremzēt tikai stāvbremze, sajūgs, gāze, stāvbremze un ar otru roku tu izstūrē. Tā kā mašīnai divas stūres apaļa un svirveidīga. Un ar to tev ir jāmāk operēt. Ātruma pārslēdzējs, ātrumkārba mums ir šai mašīnai no BMW M3, tā ir standarta. Visu cieņu šai kārbē, jo viņi tur 600 zirgspēku jaudu, un esmu ļoti laimīgs, ka tas tā ir. Vēl pāris mērpaneļi, kuras skatos turbospiedienu, kas ir ļoti svarīgi. Šeit, šī kokpitā es redzu temperatūru, motoru apgriezienus. Un ar šo te informāciju man vajag sadzīvot. Tas ir viss, kas man ir pieejams. Un, protams, man ir mašīnā radiosakari, man ir ķiverē ir iebūvētas austiņas. Tātad tas ir manējā komunikācija ar manējo spoteru, man komandas braucienu menedžeri. Tātad braucienu menedžeris ir ārā cilvēks, kas stāv ar austiņām un vēro, kā notiek iebraucieni, un viņš man ziņo par manu pozīciju trasē. Tātad pret pretiniekiem, kā tas viss izskatās, ko man vajag uzlabot, vai man vajag spiest vairāk, vai es varu atlaist mierīgāk. Ja? Tas bija tāds īsais review par šo te automobīli. Tiem cilvēkiem, kas ir iespējams domājuši par to, ka jā, es arī gribu pamēģināt, man tas patīk, un tagad es varētu ieteikt tādu opciju, kā pamēģināt to izmēģināt trasē. Nevienmēr ir vajadzīgs supersporta auto, lai to saprastu, jā, var vienkārši aizbraukt uz trasi, kas mums ir pieejama šeit pat robežos, 333 sporta komplekss, kur ceturtdienās notiek drifta treniņi, tieši tā ir drifta diena. Un kaut vai ar savu automobīli iebraukt un pamēģināt izbraukt ātri trasi un saprast to ātrumu, kad tev varbūt tās sāk slīdēt automobīls. Nekādā gadījumā uz ceļa, tikai trasē. Trasē ir droši. Tur var sagriezties, saprast, kāpēc to nesanāca un padomāt. Ir arī Latvijā drifta skolas, kur var pamācīties to darīt. Un, protams, arī mēs šovasar esam atvēruši savējo skolu ar nosaukumu Drift Solutions, kur mums ir skolas aprīkojums, ir BMW 325, līdzīgs kā šis aparāts, tikai bez turbo, bet arī jau tāds piemērots sākuma steidžam padriftēt. Es domāju, ka vienmēr ir jābūt tuvākam vai tālākam mērķim, uz ko tu tiecies vai sapņiem. Viss jau sākās no sapņiem, tas nav tā, ka jā, ieraudzīju, gribēju, paņēmu, tur man ir tas viss. Jā. Man tas varbūt sākās ar to, ka es esmu bērnībā sen sapņojis, un tas ir mans vispār sapnis kā tāds, ka es to gribu darīt, un es uz viņu tiecos, un nenāk tas viegli. Tur vajag diezgan daudz iespringt, un vienkārši mērķiecīgi iet uz to, lai tev tas ir. Un es domāju, ka jebkurš cilvēks, kas grib sevi attīstīt, cilvēks ir unikāli būtne, viņš var attīstīt sevi visādās nozarēs. Lai jūsu sapņi piepildās, pieliekat nedaudz no sevīm un viss izdosies. Arī tu vari būt vairāk kā citi.